Kas ir inovatīvs uzņēmums? Kādas iespējas paver inovācija un kādu atbalstu uzņēmēji var saņemt inovatīviem risinājumiem? Uz šiem jautājumiem Jelgavas uzņēmēji atbildes varēja saņemt pasākumā ar nosaukumu Bezgalīgo iespēju diena, kas norisinājās Jelgavas pieaugušo izglītības centrā. Sadarbība ar uzņēmējiem inovatīvu produktu attīstībā notiek nepārtraukti, jo, protams, kad vienam rodas ideja, citam jautājums, citam problēma, un viņi arī bieži griežas pie mums. Un mēs pa šiem gadiem esam konstatējuši, ka tāda ļoti labs atbalsts uzņēmumiem var tikt sniegts tikai tad, ja mēs sadarbojamies ar šīm visām atbalsta institūcijām, kas šodien šeit ir. Sākot ar patentu valdi un LIA, un beidzot ar mūsu Zemgales plānošanas reģionu, mūsu pašu biznesa inkubātoru. Un jebkurš atbalsts, tie cilvēki, kas nāk konsultēties pie mums uz uzņēmējdarbības nodaļu pieaugušo izglītības centrā, praktiski mēs jau esam tā kā tilts starp šīm atbalsta institūcijām un starp uzņēmēju. Mēs esam tie, caur kuriem viņi nokļūst pie šīm te institūcijām. Un, ir tā, ka atnākot uz mūsu uzņēmējdarbības nodaļu, viņi var kļūt arī par Eiropas biznesa atbalsta tīkla klientu, kas nozīmē, ka viņš bez maksas var saņemt savā e-pastā pašu jaunāko informāciju tieši tajās jomās, kas viņam ir nepieciešamas. Bezgalīgo iespēju diena Jelgavā bija daļa no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda finansēta projekta, kuru realizē Latvijas tehnoloģiskais centrs. Šādu pasākumu projektu ietvaros paredzēta arī Latgalē, Vidzemē un Kurzemē. Mēs runājām par to, kas ir inovācija, par to, ka inovācija nav tikai augstas tehnoloģijas, par to, ka inovācija ir bijusi vienmēr pats pirmatnējos apstākļos, un par to, ka inovācija var būt jebkurā uzņēmumā un jebkurā jomā. Otrs, ko mēs runājām, bija par to, ka inovācijas atbalsta struktūras, jau organizācijas, kuras sniedz uzņēmumiem inovācijas atbalstu, mēs, Latvijas tehnoloģiskais centrs, mēs apkopojam vienā kopīgā datubāzē, un šo informāciju mēs sniegsim visiem Latvijas uzņēmējiem pēc šī projekta beigām. Šodien savukārt mēs izstāstījām par to, kādas inovācijas atbalsta organizācijas ir Zemgales reģionā, kur tās atrodas, un kāda veida pakalpojums katra no šīm organizācijām sniedz. Jelgavā ar savu pieredzi bija piekrituši dalīties virkni uzņēmēju, kas savā biznesā jau sekmīgi pielietojuši inovatīvus risinājumus. Nevienmēr inovācija bijusi saistīta ar sarežģītām tehnoloģijām. Viss sācies ir sen atpakaļ, kaut 15 gadi, kā esam mežstrādi nodarbojies. Ja? Savā laikā vajadzēja visu zarus dedzināt vai vākt mežā iekšā. Tad es iegādājos šķeldotāju, sāku nodot šķeldu uz ostu projām, kas gāja tālāk uz Zviedriju, viss ir prom. Ja? Pēc tam vienkārši ienāca ideja prātā to šķeldu tirgot kā mulču jau, priekš stādaudzētavām. Tā bija pati pirmā ideja. Vienreiz nejauši tā šķelda man izbira vienā peļķē. Pēc pāris gadiem tā peļķē skatos tīra trūdzemi pārvērsies no tās mulčas. Un tā tās idejas pamazām rodas. Un tagad jau no šķeldas mēs ražojam tīru trūdzemi, kuru sastopam tikai Krievijā, Ukrainā. Pasākuma dalībnieki pārstāvēja visdažādākās uzņēmēja darbības jomas. Te bija gan stādu audzētāji, gan rūpniecības uzņēmumu pārstāvi, gan dažādu pakalpojumu sniedzēji, jo jaunām idejām robežu nav. Galvenais ieguvums ir tas, ka paskatīties uz zināmām un varbūt arī nezināmām lietām no malas, no pasniedzēju viedokļa, no speciālistu, tie, kas ikdienā darbojās varbūt nevis praktiski, bet teorētiski, un tad sasaistīt ar savu to ikdienas praktisko dzīvi un darbošanos, un reizēm arī izdodas kaut ko tiešām tādu inovatīvu paveikt. Par uzņēmēju interesi bezgalīgo iespēju dienā nevarēja sūdzēties. Vienam tā bija augsne jaunām idejām, citam pasākums palīdzēja atrast veidu, kā realizēt jau radušās ierosmes.